Šodien skaisti pie jūras ir. Ir pat tik silti, ka varētu arī, mesties pa, ne pa pliko gluži, bet pa puspliko, jā, un tad mesties izpaldēties. Jo bija diezgan karsti vienu brīdi, es braucu, novilku jaku, jā, un te mēs esam visi trīs. Meklēsim koku. Filma būs par koku, par to, kā mēs meklējām koku, kā pēc tam Dagnis viņu uztaisīs, un tad es visu salikšu vienā. Rekar viņš iet. Viņš atbrauc pofotogrāfēt. Pasaki, tas ir mākslas priekšmets, ja? Funkcionāli. Viņš ir domāts, lai tu kā pats izdomātu, kas tas tāds ir, ja? Jāiet kaut kur, varbūt tie koki ir kaut kur tur tajā otrajā aiz kalna tajā. Nē, šodien ir karsti. Nevarēju saprast, ko vilkt, jo dažreiz vējains. Un to koku mums nav tik daudz šeit. Esam meklēt vēl. Šitie pa lieli, ja? Jūs jau atradāt? Tu viņš man tur nenonāks lejā. Cipa šis esot labs. Šis esot īstais. Jā? Tikai vairāk konkursu netaisīsim, ja? Labi. Jā, un tad konkursā par koku. Šis koks netika akceptēts, jā, bet viņš tāds šaumēns, ja ir. Tobišķi kaut ko viņš ir ķīmiskajā procesā zaudējis. Tādu vajag Dagnim. Šitais ar konkursu neizgāja, tāpēc es viņu atdodu atpakaļ jūras mātei. Un, vai pareizāk būtu teikt, ja pēc sprīdīšu filozofijas, tā meža mātei, jā. Tad iesim rekur vēl viens koks. Viņš teica, ka vajag garāku, reljefaināku tādiem tā kā izliekumiem. Tas laikam arī nederēs īsti. Es sapratu, viņam vajag kaut kādiem klāti, lai būtu, tāds, kā lai vienkāršiem vārdiem izsakās kroplīgāks, jā. Tā, labi. Tā, šis ar neies konkursā, nemaz nepiedāvāšu. Mākslinieks pats nosaka toni. Es paļaujos uz viņa gaumi, jo tomēr mēs tā kā lejā, es teicu, ka darbnīcā būs viss tā kā aizteikši, bet cik tās 3 telpas saplūst tā kā vienā, tad tur ir kaut kāds kopējs stils jāievēro. Es saprotu, šitādam te kaut kam jābūt, bet šit tik īsti nederēs. Tā ejam tālāk. Kāds ar lidmašīnā pārlaidās par mūsu pastaigas vietu. Mums ir 2 koki, es pataisu jāņem 2. Šitais drusku vieglāks. Kā man bail, ka man kādreiz griezti iekritīs ar visām tavām mēbelēm. Sandijs teica, ka ZB smags esot. Nē, es jau savu nesu. Es nezinu, kāpēc idejas autors nes tikai fotoaparātu. Psihopāts viņš ir vienkārši. Komunismu smailu sasniegušais psihopāts. Riktīgi vēl daudz. Restorāna arī daudz cilvēku šodien. Jā, negula atkritumos. Kāds ir noziedojis vāzes. Skaists. Es pat vienu paņemtu. 4 sekundes atpakaļ jau bija rulles kamera. Ja tu savu 4, 3 pietiks. Nē, 3.
3. 3 ir maģiskais cipars, tāpēc, kad viss turās uz trīnieku. Tad būs 4, tad kaut kā vēl būs 5. Tas arī ir maģiskais cipars. Kāpēc jā? Nē, nu labi, bet es tagad gribi būt tā, nu tā kā Sandijs vakar veikalā teica, tagad kaut kāda, biezais ieslēdzās tevī, ja? Tāpēc. Nu, bet tad viņam tu būs tāpat jāskrūvē 2 ārā, jo man nevajag tik daudz gaismas. Analfabēts. Nu, labi. Es saprotu, ka tagad ir krūtās lampiņas, jā, bet man citreiz tā gaisma arī ir, nu, tā kā spīta kā kaut kādā, nezinu, vasaras dienā. Var ielikt 4 mazas lampiņas. Un tā katru dienu. Lielas, bet izskatīsies simpātiskāk. Nē, pagad, tu tā kā 4, jā? Jā. Nu, tad 5 lietas, nepārnieci. 5 spuldītes uz šo. 5 patronas un skrūvē, ko tu tur gribi. Labi. Izraitni tikai elektrību. Elektrību tu nerēķini. Es arī nelieku. Īstenībā es arī vienīgais, ko es tabulā nelieku, lai izreitinātu algu, es nelieku elektrību. Un es domāju, tas nav pareizi. Galīgi nav pareizi. Sagarināt vadus, jā. Jā, kā vajadzēs. A tev bārdu drīkst sagarināt? Nē, nedrīkst man bārdu aiztikt. Tu cipa viņu saptin un tā sagarini. Var nogriezt īsāks un aptīt. Es domāju, ka... smukāk tā uztaisīs. Jā, tā, lai pa galvu sitās. Un tad tas striķis izturēs, jā? Jā, striķis ir džutas striķis. Tā ir inženiera atbildība, man saka. Jā, te ir sasietas. Inženiera atbildība. Modernie sasietas. Man arī patīk šitie te, kuri tā kā domā, ka viņi ir ķirurgi, un tad viņi saka, es ar ķirurgu atbildību to saku, jā? Dagnī, Nav mājās. kādu grāmatu tu klausies? Putnu balsis. Tā viņas saucās? Vai tu man dīrs tagad? Nē, tu melo. Tagad tur ir imperatoru cīņas, ja? Jā. Imperatoru cīnās. Mēs taisam tās lampiņas. Šitā lieta, šitā lieta, tāpat lieta. Nu, es domāju, ka bet te jādomā riktīgi, kā sagarināt. Tātad pirmā, un otrā varētu riktīgi būt šitik Kur tu šitā tā kā acī durās? Nu, jā. Nu, lai nav ko uz galda dejot, jā. Jā. Šito varētu kaut kur vēl garāk. Vēl zemāk? Jā, nu drusku zemāk. Šeit. Jā. Un tad to varētu būt tikpat tie īsu gandrīz kā pirmo. Nu, pat ne visas vienādi netaist. Nē, zemāk. Nē. Kaut kur tur. Un tad to galējo varētu vispār kaut kādu citu garumu pavisam. Nē. Es domāju, jau būt šiti kaut kur, jā. Būtu interesants. Katrs koks ir citā garumā. Katrs vads. Un kur tu tos vadus pēc tam liksi? Apēdīšu, uzvārīšu tev uzvārīšu. Nu, tu visi zini, tu esi 90. gadu cilvēku, kurš visu apēd, jā. Visu. Strādā, viss notiek. Un tā, jā, atkal jaunā mēbele mūsu mājās. Es jau it kā ik pa laikam ielieku tur Instagram storijās arī. Un, jā, un tad šis tad vīriņš. Nu, viņš atnāca šeit, viņš pats izdomāja, ka te vajag tādu lampu, jo tur ļoti ilgi jau nebija lampas vispār kā tādas. Un tad šitan vienā pusē es nopirku tādu riktīgu kvesta lampiņu, ja, gatavu, bet man tad arī gribējās tādas rotaļīgu. Un te jau viņš tāds saka, ne, te vajag kaut ko gaišāk, ja te mums tā kā apakšā ir galds. Es ļoti atvainojos, man tad tagad šķirošanas darbi notiek. Es tā kā arī nedaudz varu parādīt, ka man ir līna atgriezuma, un es viņus te gludinu un lieku tādā tā kā kastītē viss kopā, jo no viņiem kaut ko būs jāuztais. Man jau idejas te pilna galva. Protams, ar savu izpildījumu, jā. Un tad šitādu te mēs uztaisījām, bet man ir vesela, man ir safilmēts, jāsalīmē kaut kas smuks kopā no tā visa. Jāieliek YouTube'ā jauna filma, un es domāju, jāuztais jauns plaukts YouTube'ā, kur ir ne tikai tas, ko es jau esmu sataisījis, bet arī kaut kas tāds, nu, taustāmais moments un lietojamais praktiski. Nu, tad uz šo mākslas darbu skatoties, jā, man
piemēram, tāda asociācija putns, jūra, un tad no viņa krīt kaut kāda lāsama, tāds risinājums. Viss turās, tur es nezinu, tā, tur, protams, garinājām.